Ventspilē, jau 15. gadsimtā. Bija ieraudzījuši pilsētas mēs kaut kādi sveši cilvēki, kaut kādi teltis un daudz apmetnes un kaut kādi krāsaini apģērbi, tādas svešāda tauta. Gājis uz nadu, un tad izrādījās, ka tie esot Romi. Viņi sevi nosauc par Romiem. Šai gleznai tika izmantota tā leģenda, tā ir Kristus tēma gandrīz, bet tā ir ļoti saistīta, ļoti pazīstama leģenda starp čigāniem izplatīta, kad čigāns bija kavējs un uztaisīja, viņam bija pasūtīts naglas, un viņš uztaisīja 4 naglas, vai ne? Un kad viņš uzzināja, kad ar tām naglām tiks piesists Jēzus Kristus, krustāsis, tad viņš gribēja tās naglas dabūt atpakaļ. Un viņam nekas cits neatlikta, kā iet un zakt. Un viņš vienu naglu tikai paspēja nozakt, un tad viņu noķēra. Un tā Jēzus Kristus tika piesists krustā ar 3 naglām. Un te es attēloju tieši to momentu, kad viņu noķer ar to naglu rokā. Tā skoliņa jau Ventspilī tika nodibināta atmodas laikos jau sen. Un kad nodibināja to skolu, un tad mēs ar Leksu nolēmām uztaisīt ābeci. Bērniem bija grūti. Bija tādas ģimenes, kur čigānu bērni vispār latviski neprot. Viņus ir grūti iemācīt. Tur skolotāji bija latvieši paši. Viņi čigānu valodu arī nesaprata. Un viņi taču nevar tiem bērniem arī to paskaidrot. Viņš rāda to burtu, āli, piemēram, ābols. Bet pa čigāniski ir pabuju, tur taču pē jābūt. Viņš saka pē, kā tad uz āli var teikt to pē, jā? Un tā tad viņam jāuztaisa tā, lai viņš saprast. Pēc tam, kad viņš sapratīs to burtu jēgu to, un tajā viņš varēs lasīt. Un tā tad ābets bija nepieciešama. Pusgadu laikā es ilustrēju, viss ābets bija jau gatava nodot. Bet bildes ir īstas tādas čigāniski, kolorīti, vai ne? Čigāniem ir tāda teika, kā sieva Kāli, tāda varena dieviete. Un viņa bija saļaunojusies uz čigāniem par to, ka viņa bija sastrīdējusies ar savu vīru Šivu un pievienojās ļaunajiem spēkiem darīt ļaunumu pasaulē. Un čigānus viņa izvēlējās par saviem palīgiem. Un kad viņa to negribēja darīt, viņa paņēma un pārvērta tos putnos.
Un viņam bija jāklīst ļoti ilgi un ļoti tālu, kamēr viņi atrada to filozofisko akmeni, kas viņus atkal pārvērta cilvēkos. Man ir arī dzeja par šo leģendu. Es varbūt viņu nolasīšu un iztūkošu, vai ne? Pāru kobaltus, tešinu, šilipen, pupšike, sirpāris, dranbešs. Smags kobalts drums un zilgans drēgnums. Uz pleciem guļ kā lietuvēns tik smags. Caur melnumu šo putni čigānu bērni spārnus laužot gāja dienu un nakti. Gāja sameklēt to dusmu dārdakmeni, kas nogremdēts bija naida atvarā un guļ līdz dievu skāli dusmas pāries un atkal kļūst par cilvēkiem tikai tad tie. Un tika atrast brīnum akmeni šis. Un atkal cilvēki no putniem tapa, bet nečigāni aizmirsa, ka tie ir cilvēki un sauca tos par putniem. Un kobalts smags uz mūžu sirdīs gulās, un melnu uguni šis akmens atstāja tiem acīs, bet uz pleciem zilgans drēgnums vēl tagad guļ uz romu putnu brīvi. Ar to kobaltu es gribu izteikt to tādu grūtumu un tās visas ciešanas, kas viņiem bija jāizcieš putnu ādā. Un tas, laikam, tas grūtums jau tagad ir atpalicis. Vēl tagad ir palicis viņos, kaut gan viņi ir cilvēki, bet viņi vienalga tāpat tās jūtās kā putni, bet tie putni tagad jau ir saistīti. Nolēma uztaisīt tādu personālu izstādi, lielu izstādi. Viņš sarunāja tur Reiternamā ar to rīkotāju, un tad mēs sarīkojam to izstādi. Normans jau tur ļoti plašs, ļoti devīgs bija. Nebija gaidījuši. Tas bija kā tāds, kā saka, pērkons no skaidrām debesīm. Normans saka vienmēr, ka stereotips tas ir, ka čigāns tikai prot zakt, krāpt un citu nekā, vai ne? Kur tā vēl dzejnieks un mākslinieks var būt?
Jā, šī glezna man ļoti grūti top, tāpēc, ka no sākuma bija man domāta, ka tas viss notiek gaišā dienas laikā, pēc tam es iedomājos attēlot ar to tumšo tonu, ar to kobaltu. Visu to grūtumu, ko viņiem vajadzēja pārciest putnu ādā. Kad es sāku šo gleznu, jau ir uztaisītas vairākas, 2, 3 gleznas jau pilnīgi pabeigtas, bet šī man vēl ir visu laiku tādā tapšanas stādijā, un es vienmēr atgriežos pie viņas atkal un atkal. Bet es domāju, ka kādreiz es viņu tomēr pabeigšu. Jau pavasarām brauc ar tēvu līdzi. Viņš strādāja mežā, malku veda, un kur tikai gadījās kaut vai 2 reizes nedēļā viņš varēja taisīt to pirti. Kur tikai bija upīte, kur bija bērži, tur viņš uzreiz taisīja to pirti. Segals bija līdzi, akmeņus upīte salasīja, un tad ir pirtiņa gatava. Kai Inda Tadela Buhlikti, kur varenā Inda pa ieleju plūst, ir čigānu zeme, kas zemdēja mūs gan hāra. Tur kalni zem saules zeltaini spīd, tur ziemas nepazīst, mūžam ir silts gan hārā, kā māte veca tā atstāta skums, bet pasaules ceļos jau aizmirsās mums gan hārā. Vēl putni pat tur mūsu valodā dzied, skan dziesma pļavās, kas mūžīgas šķiet gan hāra. Ak, sentēvu zeme, tu zaudētā, ak, gadsimtu sāpe, tu sāpētā gan hāra. Bet čigānu kulbas pa pasauli brauc, ik vasaru jaunu tos ceļā sauc gan hāra. Tik miegā pa sapņiem sasniedz to prāts, cik zirgu nav noskriets, cik čigāns nav rāts gan hāra. Aiz muguras paudžu liktiņi tums, bet laikam ne mūžam neatgūt mums gan hāru. Man visi tuvie cilvēki radi ir izmantoti manas gleznu kompozīcijās, leģendās. Sandu ir Ameromā muzikālais vadītājs. Otrs dēls arī muziķis, viņš ir labs muzikants. Normans vecākais dēls ir čigānu biedrības prezidents. Viņš ir ļoti darbīgs, ļoti daudz ir padarījis čigānu kultūras laukā.
Visur ir tā smeldze iekšā. Smeldze pēc laimes, pilgas pēc brīvības. Tās jau ir visās dziesmas pamatā. Tā smeldze. Tā smeldze un sevis apmānīšana ar jautrību. Sevis pašas sirds apmānīšana. Gan Hāra ir tā mūsu sentēvu dzimtene. Tur čigāni bija ļoti miermīlīgi. Viņi nebija karēvi. Viņi algoja savās zemēs karēvis. Un tas laikam darīja arī to, ka viņi pazaudēja savu dzimteni. Tāpēc, ka viņi nebija paši karotāji. Viņiem bija aizliegts vispār nokaut. Viņi nebija karēju kastā. Tukuma rajonā nošāva uzreiz. Tas bija 2 dienu laikā. 2 dienu laikā tur apšāva 583 čigānus. Manam tēvam bija 4 brāļi dzīvoja. Un māsa ar visām ģimenēm viņi tur tika tieši nošauti. Pie tā lauguma. Un apšaut ir kādi 4 vismaz tūkstoši. Čigāni. Reģistrēt tikai daži dati, ko vairs nevarēja noslēpt, bet ir taču nošauti vienkārši uz ceļa un mājās. Nezinu, varbūt tas, ka čigāns vairāk uzticās, viņš uzticās pats tikai sev un Dievam. Citiem viņš neuzticās vispār, un viņš nemeklē arī citur nekur aizstāvību un neko, tikai pats pie sevis. Čigāni 7785 cilvēki. Tas ir uz 96. gadu 9. februāri. Un kas ir pasē reģistrēti kā čigāni. Bet pusi no čigāniem jau nav pasē kā čigāni. Tas ir noticis holokausta dēļ. Un arī tādēļ, lai tiktu vieglāk darbā un lai vispār izvirzītos. Tāpēc, ka čigāniem jau bija liekts. Viņiem bija ļoti grūti tikt labā darbā vai kuru, taču bija švaka, kuri čigāns tur jau neņēma. Mēs jau gribam pacelt jautājumu, ka tagad, ka mums rakstīšot pasē, vispār dēvēties par romiem, kā visā pasaulē romi. Latvijas čigāni sen jau ir atteikušies no klejošanas. Viņi paši pirmie ir apmetušies uz pastāvīgu dzīvi, iesaistījušies ir tādā valstī, kur viņi dzīvo, un viņiem ir arī augstāks sadzīves līmenis, tāds kultūras līmenis nekā citiem čigāniem Eiropā.
to, ka viņš bija muzikants un ka viņš ir labs cilvēks. Damās jau bija iecienīts, viņš bija vispār godīgs cigāns. Inteliģents cilvēks. Paziņas, kas ir cienījuši, kas ir zinājuši Damāru, kas ir nākuši dalīt pēdējo kopš brīdi ar viņu. Ir vien brīnišķīga grāmata pasaulē, Bībele, kura dod atbildi uz visiem dzīves jautājumiem. Un Dievvvārds saka, kad vienreiz mums tas būs jāatzīst. No zemes tu esi ņemts un par zemi tevi jāpaliek Dieva Tēva, Dieva Dēla un Dieva Svētā vārdā. Amen. Lekesi kamesa tani rubla kapića nadava, vaš parašuta nadava. Tamo smala prekli kops. Ljodarik. Denja vrti Štepan, zna? Marisa kana? Na Marisa? Ljodarik. Le dzīvi. Un tad uzsāka neredzot paslepšus viņam ar pātadziņu, un tad viņš danco un dīdās. Tā ir liela māksla pārdot. Labi zirgu vai mainīt. Katrs jau to nevar. Viņš jau to savu zirgu iztaisa tādu, kā leli parāda no vis tās labākas puses, kad vajag. Zirgs tas ir vēseli. Čigāns vēl šodien pat, kad zirgs jau ir aizgājis. Kā saka vēsturē, viss sapņo, un kad redz kaut kur filmā vai pa televīzoru zirgu vai dzīvu zirgu, kādreiz redz, viņš viss nodreb, notrīs. Redz, viss tas ir asinīs, viņam iekšā tā ir sirdslieta. Un Čigānam agrāk jau zirgs, kas bija, tā bija viņa dzīvība, tas bija viņa maizes devējs, tas bija viņa transports, tas bija viņa bērnu glābējs, tas bija viss zirgs. Bez zirga viņš bija pazudis. Bez zirga, tagad jau vairs nav tas.
Latvija tā mums ir dzimtene. Sentēvu un tevu dzimtene, reiķinot 500 gadus, ka mēs jau esam Latvijā un nav nekur bijuši ārpus. Reti kāda no čigānu cilti, kura ir nodzīvojusi vienā zemē tik ilgu laiku. Tā ir vienīgā. Un kā tā mēs to Latviju nemīlēsim, ir iemīlēts katrs stūrīts. Es, piemēram, nevaru iedomāties sevi bez Latvijas, kad es esmu kaut kur izbraucis, vai ko mani velk uz mājām.